Toronto laiks ir noslēdzies, saņēmām savu automobīli, devāmies pakaļ uz lidostu, ļoti ātri un ērti, kompānija Lamo iesaku. Palūdzu amerikāņu auto, arī tīk uzreiz pie Chevrolet Malibu sedans, tāds pelēks, jā. Ir arī sarkanie pagriezieni, no kuriem es kūstu, tāpēc man ir sarkans krēkls, bet jā, ne par to. Mēs dodamies Otavas virzienā. Pirms Otavas apskatīšanas aizbrauksim uz nelielu ciematu Wakefield, ko mums ieteica labi draugi apskatīt, un tad jau dosimies uz Otavu, bet pa ceļam uz Wakefield, ko mēs ieraugam, budiņa sēž aizmugurē. Kāpēc? Mēģināsim noskaidrot. Mēs esam atbraukuši uz riktīgo ziemu. Sanāk 5 stundu brauciens. No Toronto jau ir sākusies ziema. Jā, tagad mums salst kājas un viss pārējais, un smadzenes arī. Sāk rasties vēlmi iet kaut kur iekšā pasēdēt, jo? Jā, negribas iet tik daudz ārā uzturēties, bet mums atkal veicās ar sauli. Ir ļoti skaisti. Un mēs tagad dodamies uz tādu ļoti interesantu tiltu un parādīsim arī to jums. Tev. Un rekur arī tilts, un rekur Aldis. Tilts, ja lietas līst, var paslēpties, iet pāri, rekur pasties, kāds jumtiņš ir. Jā. Bet lietas nelīst, mēs iesim tāpat pāri. Izstāst, ka tas ir tikai gājēju tilts, nav braucamais. Redz, kur nedaudz arī vēsturi, kā šis tilts ir tapis. Pa daļām atvests ar kuģīšiem, likts kopā kā Lego. Strādājuši arī brīvprātīgie, lūk, arī maz meitenīte ir krāsojusi. Paldies mazai meitenītei. Pagaidām ciematiņš izstāsta tāds ļoti maziņš, daudz kas ir arī slēgts, jo ir pirmdiena. Pirmdienās, otrdienās ļoti daudz ir vietas, kas nedarbojās. Bet tas nekas, viena kafejnīca ir vaļā, un uz to arī mēs plānojam doties. Un pagaidām vienkārši priecājamies par skaistiem skatiem. Iespējams, tur kāds dzīvo. Varbūt ne šajā sezonā, bet vasarā varētu būt ļoti skaisti. Iesim iedzert kafiju. Šī kafejnīca nav tāpat lētākā. Mēs samaksājām apmēram $20 par 2 kafijām un maizītēm. Bet ir ļoti omulīgi un daudz cilvēku. Tagad esam atbraukuši uz Gatineau parku. Ļoti liels, skaists parks, ļoti daudz ko darīt. Visas ir kļavas. Nav pat jāies. Kā Adidas skediņām slīd, bet tas ir labāk nekā grintu. Jā, steigā, ka dubļiem nebūtu forši. Te tāda nedaudz izaicinošā taka. Nogājām no galvenās un pa akmenīšiem jāsteigā. No 2 kilometru taka sanāca. Tīri forši iziet aplīti, bet pavisam noteikti būtu daudz labāk kādā aprīļa, māja mēnesī, kad tās kļavas ir uzplaukušas.
esam galvaspilsētā, tāpēc, protams, ka bija jāapmeklē parlamenta teritorija. Tagad notiek liela konstrukcijas darba. Var redzēt ceļokrātus. Tātad Otava ir galvaspilsēta Kanādai, un šajā ēkā, kaut kur šajā rajonā, arī sēž galvenais valsts vīrs. Tas nav prezidents, tas ir premjers. Vārdā šobrīd neatceros, bet zinu, ka uzvārdā ir Trudeau. Un, ja tu domā vai jautā, kāpēc nav prezidenta, nu kā zināms, tad Kanāda ir vēl daļēji zem Lielbritānijas. Precīzāk, šīs valsts pati galvenā galva ir princis Čārls. Kārats. Tieši tā. Jaunajā Zēlandē. O jā. Kā tev liekas, kam ir šie stabiņi domāti? Atkārtības tiek stabiņu kaut kur Norvēģijā. Pirms jāapskatās, vai viņam arī šeit daudz sniegas ir. Iespējams, viņi mēģina saprast, kur ir ietve. Šeit man aiz muguras ir 22 bronzas statujas, kas apzīmē kanādiešus no dažādiem reģioniem, kas 20. gadsimtā ir devušies kaut kur karot par mieru, brīvību un vispārējo. Mēs esam Kanādas mākslas galerijā. Ļoti smuka ēka, stiklota. Jāapskatās, kas tur par mākslas objektiem vēl ir sastopami. Jā. Man vienmēr fascinējusi abstraktā māksla. Nu, kaut kas tur ir. Nu, lūk, šeit mēs noskaidrojām, ka mākslinieks parāda savu patiku pret sporta auto un ātrumu. Tas mums šeit būtu jāsaskata. Un šis ir perfekts mākslas darbs, ja esi hokeja mīlis. Nu, lūk, cik daudz kartiņas šeit ir.
Izskatās pēc vaļas skeleta, bet īstenībā tie ir plastmasas āra krēsli. Neesmu mākslas mīlis, bet šī izstāde, vajag padomāt. Ļoti dīvaina forma. Ikea. Nezinu gan, vai tās ir Ikea. Mākslas muzejs kā jau mākslas muzejs. Kādam patiks, kādam ne. Kāds sapratīs, kāds ne. Bet laba vieta, kur pavadīt apmēram 2 stundas iekštelpās un pabaudīt mākslu. Tieši tā. Tā diezgan interesanti bija redzēt šo un to un atvērt prātu. Ir tīpaši ar abstrakto mākslu. Un cena $20 bez nodokļu.